Dāmas un kungi, cienījamie telpu futbola līdzstēji, runā un rāda Rīgas Olimpiskais sporta centrs. Mēs atrodamies Latvijas telpu futbola čempionāta līderu spēlē. Futbola klubs Raba pret futbola klubu Nikars. Ziemeļniecisku spēli. Pilnīgi piekrītu. Es domāju, ka Arnaldo Pereiram ir stipri vieglāk iekļauties nekā, ja uz Rabu būtu pārgājis VV. Un pirmais sitiens, bīstams sitiens, un tas ir mūsu jau pieminētais Daniela Marino de Souza uz Eiropas telpu futbola čempionātu kvalifikācijas pamatturnīrs. Starp citu arī, pa to laiku ļoti spēcīgs sitiens. Pa to laiku ar bumbu Everton da Silva apspēlē Brazīlijas leģionārs spēcīgs sitiens, un Aigars Bonders ir savā vietā. Šobrīd Nikars komanda veido savu uzbrukumu. Laukumā Nikars sastāvā Brazīlijas leģionārs Everton un pirmie vārti! Pirmie vārti un bumbu savos vārtos raidīja. 16. numurs Raba komandas sastāvā, tas ir Aleksejs Lavrenovs. Rezultāts ir atklāts 1-0. Diezgan līdzīgi centrā. Abas komandas ļoti staustās. Un tikko varēja būt identiska situācija Nikars vārtos. Jā. Tieši tā. Nu, šajā ziņā varbūt, tas pastīsimies šo epizodi, Everton da Silva. Spēcīgs sitiens un Aigars Bonders atkārtot sitiens, un Andrejam Šustrovam bija iespēja, veicot vairākas maiņas īsā laika posmā, uztur šo tempu, bet tagad standarta situācija. Daniels sitiens, Aigars Bonders ir savā vietā. Šeit Rabai ir priekšrocība. Šketovs ir lielisks taktiķis un standarta situācijā es domāju, ka viņam ir savas izspēles. No, ļoti vienkārši. Jā, šajā ziņā tika izvēlēts parastais. Jā, nebija diezgan ērti Dmitrijam Jakovļam šajā epizodē, un tagad ļoti bīstams pretuzbrukums. Andrejs Šustrovs apspēlē sitiens un Vadims Artamaņikovs savu meistarību pilnveido un spēlē futzālā. Laba piespēle Everton da Silva un laba epizodē. Cīnīsies viennozīmīgi Latvija, Rumānija un Kazahstāna, un tieši atklāšanas spēle būs ar Krieviju. Bet tas viss notiks martā. Jā, tas stāsts par Dmitriju Dobrovoļski ir tāds, ka pastīsimies epizodi ļoti bīstam Igors Dacko. Vai centās pa zemi trāpīt. Tas ir patīkams pārsteigums arī Latvijas izlases kontekstā. Jo mēs zinām, vārtī, tas, kas neizdevās dažas sekundes iepriekš, to izdara Igors Dacko. Mēs redzam, kā viņš priecājas. Un 2-0 Nikars komanda ir vadībā. Arī starptautiskā arēnā parādās šīs meistarības trūkums, spēlē 1-1, un tagad nostāties pretinieku laukuma pusē. Bet tagad Maksims Seņš kreisā kājas, spēcīgs sitiens, un vai, ko smukina tagad Daniela? Jā, un daži centimetri pietrūkst, lai bumba trāpītu vārtu kreisajā stūrī. Spēlē 4-4. Jā, pie rezultāta 2-0, es domāju. Un ļoti riskanti piespēle. Kā var tādu iedot? Daniels. Un vārtī 3-0. Pirmie vārtī Danielam Latvijas čempionātā. Jā, tā bija Rabu komandas kļūda. Ļoti riskanti piespēle, faktiski pār visam laukumam pa zemi. Tā nebija ātra un situācijas futzālā, telpfutbolā viņas nekad nav noteiktas, kad noskanēs beigu svilpi tikai tad. Ko, 6. pārkāpums, jā? Lūdzu, mēs tam netraucējam. Atkārtojums. Nikars izdarīja visu. Spēlētājs ar lielu pieredzi, un šī pieredze tādos mačos ļoti noder. Nikars turpina spēlēt ļoti intensīvi, ātri. Un 4. vārti Žardel. Skaists sitieni, bumba lidojot. Es tikai varu iedomāties, kā šobrīd jūtās Raba spēlētāji. Viņi jau spēlē uz maksimumu. Kad Raba komanda nebūtu guvusi vārtus spēlē pret Nikars. Redzēsim, Maksims Seņš ar kreiso kāju. Un tomēr cauršauj pretinieku būs pirmos vārtus savai komandai šajā spēlē. 1-4, joprojām Nikars komanda ir vadībā. 2 minūtes 30 sekundes. Jā, viennozīmīgi Arnaldo bija ļoti liels darba apjoms šajā spēlē, un tagad bumba atkal lido garām vārtiem. 1,5 minūte ir atlikusi.
30 sekundes līdz otrā puslaika beigām. Šobrīd ar bumbu Raba. Un tagad Maksims Seņs. Un atkal garām vārtiem. Jā, nu. Dmitrijam jābūt gatavam tam. Pilnīgi piekrītu. Tā kā nu redzēsim, ko darīs Maksims Seņs. Viņš ieskainās. Un tieši tādi paši vārti, faktiski. Ja es pareizi redzēju, tad bumba trāpīja starp kājām Dmitrijam Dabrovoļskim. Maksims Seņs gūs 2 vārdus un rezultāts šobrīd ir 2-4. Pēdējās sekundēs Raba parāda to, ka viņi nepadodās, cīnās līdz galam. Un tas katrā ziņā mums kā skatītājiem nozīmē tikai vienu. Nikars komanda izcīna 10. uzvaru regulārajā čempionātā. Raba komanda ir 3. zaudējums, taču jau pēc dažiem mēnešiem sāksies fināla sērija. Novēlēsim abām komandām un arī citām Latvijas telpu futbola čempionāta komandām veiksmi.